Explosions rocked multiple cities across following this breaking And news. the United States and Israel. Ja visu iepriekšējo dienu pavadījām pielīmēt ziņām, lai saprastu, kas notiek pasaulē, tad nākamajā dienā sapratām, ka tāpat esam bezspēcīgi un ka nevaram neko ietekmēt. Un kamēr Omānā ir droši, turpinājām mūsu iepriekš nospraustos plānus, kas mūs aizved projām no Muskats un ļauj pieredzēt prātam neaptverams dabas skatus. Šodien mēs iesāksim ar body shop apmeklējumu, kas ir vairāk baseini. Tā kā ielajā? Tas ļoti interesanti, jā, mēs jau esam galvenos, tagad ar laiviņu brauksim, laikam pa upīti līdz Haika sākumam, jā. Un tad mums būs jāatstāja mantas vienā mirklī un jāpeld līdz nākamajiem baseiniem. Tas būs interesanti, ne? Jep. Tātad mūsu brauciens ilgi, cik ilgi? 30 sekundes aptuveni. 30 sekundes no viena krasta līdz otram. Wow, tas skats. Wow. Liekas tik dīvaini, ka starp šādām klintīm ir palmas un daudz zaļumi. Un tāds jau tā kā Indianā Džonsā, ne? Klausies, tā jau bija izaicinoši, ne? Tas ir gan tā kā ar paknīšiem. Tur bija rāds ar tādam milzīgam kanjonam akmeņiem. Tur ir rādīts kā parasti, kur jāiet. Mums klasiskā stilā mēs aizgājām no sākuma jau nepareizi. Mēs kaut kur un tad mēs tagad turpinam šeit. Vai tur? Es nezinu, ir tik karsti. Šitam pakāpēs. Es tik ļoti gaidu tos basēnus. A little longer than a few minutes later. Oh my god, we did it! Tas izties daudz svaigāks nekā es jūtos. Bišķiņ esam iesvīduši, bet ne tik traki kā tīģertempli, ne? Uzlēc bildi pavirs, kā tīģertemplis izstījās. Jā, bet es laikam neesmu atgūsies no savas slimošanas vai kā to noraksturot. Man vienkārši ir aizdus, nav spēka, karsts. Bet mēs to izdarījām. Un tad te sākās tā daļa, kurā mēs peldam tālāk, vai ne? 20 minūtes pa ūdeni ir tālākais haika maršruts. Nu, skatīsimies, cik daudz baseins mēs varēsim iziet. Bet, let's go. Ok, ūdens ir patīkams. Tas bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Tu pārkāpsies, jā. Rīktīgi. Ūdens ir patīkams. Ūdens ir rīktīgi labs. Bet man ir bišķi bailīgi, godīgi sakot. Drusku slidens un vietām ir diezgan dziļš arī. Kā mums draibēgas izskatās, nelaiž cauri. Jo mums pārējās mantas atstājām tur, kur visi atstāja. Tagad tam vajadzētu būt droši, bet mēs paņēmām atslēgas un telefons līdzi. Katram gadījumam. Ok, laikam arī jāpeld, jā. Ok. See you later. Zilākais ūdens, kādu mēs esam redzējuši, ne? Noteikti. Bet neļaujiet smaidam. Tev aplaunīt, es stragloju. Viegli nav, bet to tas kāds skats peldēt un silts. Te ir kārtējie izaicinājumi. Kamerā neizskatās nekas traks, bet tik ļoti slīd. Jā, dāvs saka, viss krīt uz dibaņš tur iekšā. Esam nonākuši līdz alai. Mums ir pietiekami drosmīgi. Vai iet iekšā? Tur jāatcerās pie malas un tur nevar iet, vai ne? Nezinu. Var redzēt, cik dziļš tā aiziet. Bez dibens. Tas gabals, ko es nopeldēju, ir lielākais gabals, ko esmu nopeldējis savā dzīvē, ja? Es sakot, es nemaz nezināju, ka tā šoki tāda. Tas tāds baseini nevar nopeldēt. Ak, Dievs! Au! Aiziet tur! Viss mies. Man lielā galva iesprūda. Es esmu pildotājs. Bail. Nebail.
Turies kā nav, kas tūdatē. Nevar nogurēties. Es nevaru nopāt. Tā problēma ir, ka te nav kur atstāties, tā ir dziļš ūdens. Un viss, pie kā tu var pieturēties, ir tas līdz skaudēt ar šī malu. Šī bija manas dzīves sliktākā izvēle līdz šim. Un sākās tāda panika. Tāpēc, kā tu pieci cauri tai šaurajā vietā, un tev liekas, ka tu kaut kur tiksi. Jā. Bet te nav kur pieturēties, un tad dāsmas un turēja, un vienkārši sākās panika. Tagad tu liek lejā. Kas? Liks lejā. Pārāk bailīgi. Nākā, ka malta nav atpakaļ, ja? Nē, mēs te dzīvojam tagad. Es neatceru trešos vaļā nešķīgā. Un tur galva iesprūd vienā. Man arī. Līgās, tu paliec uzkāries. Jā. Tu paliec uzkāries, mēs noej pa burbuli. Līgās, tu noej pa burbuli, tad meties atpakaļ. Jā, neatrod, tad ir... Nu, re, kur citi arī taisās lekt no pašas augšas laikam. Es gan neticu, ka viņš leks. Domāju, ka viņš neliks. Ej, tur no... Nē, nu no tās mazās vietas vēl varētu ielikt. Jā. Bet nu no augšas. Lāc. Crazy. To es saprotu. Re, kur ir dzīves arī. Labi, peldam atpakaļ. Jā. Caur aulu, ja? Mums ir varianti. Tu vari atpakaļ ārā. Nē, tas izskatās labāk. Sataup spēkus. Zīmē vienā vietā to bišķiņu galvu iestrūdīs. Nepaniko, tur ir pie malām. Tiekamies otrā. Nu tā, esam atpeldējuši smuki atpakaļ saulītē. Man viss trīca, ka šis ir bijis mans šī gada lielākais workouts, pavisam noteikti. Jā, nu man patika. Tā kā akvaparkā. Visādi nobraucieni, āliņas, ūdenskritumi. Viss veids paslīdēja. Jā. Patiešām sāk tā problēma. Nu, riktīgi forši, bet man būtu prasījusies tā drošības vēstniekas, jo, nu... Jā, nu tev tur bija pāris scary momenti, bet kopumā superīgi pieredzes visiem ļoti iesaku. Ja brauc Stalmānā, tad noteikti šo nepalaist garām. Mums tikai vēl tagad ir jāiet atpakaļ. Vēl bišķiņi ir 3 kilometri, jā. Nu, atpakaļ ceļš bija daudz vieglāks, ne? Jā, slapjāk rekvaņiem forši. Jā, atveicināt pavisam noteikti. Un tad tagad mēs dosimies līdz Tūkstnesim. Wow. Tā obligāta lieta, kas ir jāizdara, ir jānolaiž priepās gaiss, pirms mēs dodamies uz Tūkstnesi. Savādāk plāni klātos, vai ne? Jā. Tūkstnesī gan mēs paši uz savu roku nebrauksim. Mums tagad ir jāsatiekās ar mūsu kempinga vietas pavadītāji. Es tā pieņemu, tad mums parādīs ceļu, jo nu, tur nav, protams, Tūkstnesī baigie ceļi, kā jūs to varat iedomāties. Un tad tagad mēs sakojam šim Nisanam. Jā, viņš vajag mums neko baigi daudz nejautāja, ko mēs gribam, vai kas tagad, Aila, okei, vai kas tagad notiks, bet nu es pieņemu, ka ceļš varbūt nav super sarežģīts. Nu, ko mēs pirmo reizi esam oficiāli Tūkstnesī braucam pa smiltīm? Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs paņēmām šo mašīnu, vai ne? Jā, jo tās campsite ir accessible tikai ar 4x4 mašīnām. 4x4 mums bija tāpēc, kā es tā minēju, jānolaiž nost arī. Apstāties, kur mēs braucam. Ceļa vairs nav, ir tikai taciņa. Tā mašīna peld, tā kā, nu, gan daļa tā priepām, gan jau, jā, viņi jau appeld. Jā? Līkumu tu nepaņemt. Wow! Mums mūžu speciāli izvērt pa savu favorite route. Lai mums jautrāk, jo tur blakus iet ceļš. Liekas, viņš čisti mums izvērt vienkārši, vajag patestēt, vai mēs mākam braukt uz smiltīm, ne? Redz, kur arī ir kamielīši. Tagad, jā, šī ir tāda pieredze, ne? Es nevaru kameru noturēt rokā, zinu, kāpēc. Tāpēc, ka tev piekas uz rociņa. Jā, no peldēšanas. Tas tā, lai jūs saprast, kur mēs šobrīd atrodamies. Principā Tūkstnešu. Apsēs. Wow! Mums arī tā jābrauc. Tas bija tāds, ok, dāvs, you next. Vilinoši klausies, izstāst jau. Te jau sākās bailīgi klausies, ne? Jop. Nav ar ko camps. Jā? Jā. Ai. Tas viņš gangsters, ne? Viņš baigais ir. Wow, nu tu arī centies turēt līdzi. Arābu Tokijas drifts. Un tad te var redzēt, kur mēs šonakt paliksim. Tīri informācijā šī bija mana ideja, kur daudz neatbalstīja līdz pēdējai minūtē. Tas ir tīri madars. Tev nepatīk ne karstums, ne smiltis, ne nakšņošana kempingā, kas šoreiz būs gan glampings. Bet man liekas, tā ir tik autentiska pieredze, kas ir jāizbauda, jo tā arī ir tikai 4 teltis, tā kā ļoti privāti.
pavisam noteikti tas, kas mums ir... Vai no šitā, jo pie pārējiem ir mašīnas, jā. Tā izskatās, jā, tā kā šis ir pavisam noteikti kaut kas mums ir šodien vajadzīgs. Nu, Dāvis, tā ļaušu uztaisīt šo room tour. Ar numuriņiem. Un šeit ir mūsu telts. Šeit ir mūsu tepicis. Nu, un tas arī viss. Nē, bet bija rakstīts, ka ir elektrība. Kā jā, mums ir vēl jābūt toaletē. Aizmugurē. Tad paskatieties, tam mums ir tāda sēžamā vietiņa. Tur ir kopējā telts, tur mums būs vakariņas un brokastis, tur būs ugunskurs. Un tad šī ir mūsu toalete. Let's check it out. Oh. Ok, tepat ir duši iekšā, klausies. Ļoti labi. Frēni, mums šodien pavisam noteikti netrūks. Tagad mēs kāpsim augšā. Kāpā! Wow, tev vēl 10 reizes grūtāk kāpt nekā man likās. Yes. 175 pulses tikai pēc šitā gabaliņa. Un kamerā izskatās vispār, ka nekas te nav uzkāpts. Ļoti plakani, jā. Mums tik daudz jāuzkāpj. Yes. Saka, skriet ir vieglāk? No sākuma. Run, Forrest, run! Mēs to izdarījām. Jā, mēs uzkāpām kāpņām. Šodien tas jau ir daudz pēc visām mūsu aktivitātēm. Wow. Vēl kā skats no filmas, ne? Jā. Es visu laiku saku, man atgādina Dune filmu, Kāpa. Jūs esat redzējis, visam noteikti jūs paskatīt, ko es ar to domāju. Daudz, cik ļoti tā patīk tūkstnesis. Skatītājs ir foršāk kā viņam. Var redzēt, jo es Tu esi daļa no kāpes jau palicis, kur mēs jau esam tik tālu tikuši līdz saulrietam. Ja ir jautājums, kur mums ir smiltis, tad atbildi ir visur tagad. pilnībā visam, laikās var redzēt arī uz mūsu sejas. Saulriet esam sagaidījuši. Mēs vakariņot, vai ne? Yes. Let's go! Jā? Mums ir nopirkts vīns. Lidostā, vai ne? Mums skats vienīgā vieta, kur var iegādāties alkoholu. Turisti. Bet mums nav korķveļas. Šeit nav arī tā kā viesnīcā kāds pakaramēs vai kaut kas. Jā, ar ko varētu izlīdzēties. Ko mēs darījām? Aizgājām uz mašīnu un dabujām Donkrata sastāvdaļu. Tas būs mūsu korķiļis. Izcili, vienkārši inženieris tu esi. The suspense is killing me. Woo! Izdevās un ļoti prasmīgi. Good job. Jā, mēs esam tikuši līdz vakariņām, vai ne? Jā. Izskatās ļoti labi. Es jau redzu humus frī kartupelīšus. Liels. Lūk, šāds te ir mūsu numuriņš. Kalnos, kur mēs paliekam, man liekas ļoti smuki. Arī feina, plaša, vannas istaba ar dušiņu arī ļoti lielu. Bet te ir pat divāns iekšā un ļoti gaumīgi. Un tiešām bija arī par ļoti saprātīgām naudiņām, man liekas, salīdzinot ar pārējām viesnīcām, kas bija šajā reģionā, jo to te nav daudz. Mums pat ir balkons. Samaksājam 250 eiro par 2 naktīm, un tad tiešām ir milzīgs komplekss arī, kur pēc tam arī visticamāk varētu iefilmēt ar baseinu, ar aktivitāšu zonām, ar padelkortu, restorāniem un tā tālāk un tā tālāk.
Ko lai saka? Nelaimes mūsu atvaļinājumā vienkārši nebeidz vajāt, ja to vispār šobrīd var nosaukt par atvaļinājumu, jo mēs pēdējo reizi redzējāmies Tūkstnesī, mēs devāmies tajās vakariņās, kas bija ļoti garšīgs, viss bija uz vietas cepts, viss bija ļoti svaigs, tā kā tiešām ļoti forša pieredze, un mēs arī parunājāmies ar pārējiem viesiem. Un vakars bija tiešām burvīgs, mēs ilgi sēdējām ārā, vērojām zvaigznes, runājāmies un baudījām to tūkstošu klusumu, kā jūs to varat iedomāties. Bet tad nakts vidū Dāvim sākās tieši tādi paši simptomi, kādi bija man. Attiecīgi viņš ir noķērs tieši to pašu draņķi, kuram es izgāju cauri pirms pāris dienām, un paldies Dievam, ka man jau bija viss tā zāles, kuras viņš man bija sapirts pirms tam pāris dienām, un viņam tās ļoti efektīvi palīdzēja. Līdz ar to viņam šī slimības gaita ir daudz vieglāka, bet tāpat tās jūs varat iedomāties slimot tūkstneša vidū naktī. Nav patīkami. Mums nākamajā dienā bija arī 3 stundu brauciens līdz kalniem. Kalns jūs gan neredzat, kalns jums parādīšu tagad, kas arī bija pavisam noteikti izaicinoši, jo, ja tu jūties slikti, un viņš ir galvenais šofers, es šoferēt nevarēju, kur vēl pa Tūkstnesi. Mēs ņēmām vairākas pauzes arī pa vidam un atpūtāmies, bet, šis ir tiešām ļoti liels izaicinājums, un nerunājot nemaz par visu situāciju pārējo, kas šobrīd norisinās. Bet jā, mēs arī paliekam ļoti skaistā vietā. Es pat teiktu, ir vairāk kā tāds atpūtas komplekss, jo tepat ir liels adventure, jeb piedzīvojuma parks ar klinšu sienām, ar nobraucieniem. Protams, baseins arī, padelkorts, ļoti skaista arī arhitektūra un iekārtojums, un līdz ar to tā ir tiešām lieliska vieta, kur atgūt spēkus un skatīties, kas notiks tālāk pasaulē un ar mūsu atlikušo atvaļinājumu daļu, jo tas arī ir viss tik super neprognozējami, kamēr Dāvs vakardien slimoja, tikmēr es pavadīju entās stundas datorā, mēģinot atrast dažādas lidojumus, jo Dubajas lidosta bija cieta līdz pat vakardienas vakaram. Mums vakardien no rīta tika atcelts mūsu lidojums, kas ir piekdien, šodien ir otrdien. Bet tā kā vakarā sāk pacelties pirmie reisi no Dubajas lidosta, mums bija tāds, varbūt līdz piekdienai mūsu reisis tomēr tiktu atjaunots, bet tikt atpakaļ uz to reisi mēs nevaram. Tur, sazināties ar Flydubai mēs arī nevaram. Mums ir pārbukots tas reizes, starp citu jāsāsmēs piebilst šāda detaļa, ka mums bija vakardien, ka mēs redzējām, ka viņš ir atcelts. Mēs viņu pārbukojām uz nākamo otrdienu, jo mums bija bail, ka, ja mēs gaidīsim vēl ilgāk, tad mēs nākamdien arī netiksim mājās, jo šie lidojumi super ātri piepildās, super ātri izpārdodās, un tad paralēli vēl skatījos visus pārējos pieejamos variantus. Mums ir arī backup plāns. Mēs nopirkām ar Turkish Airlines lidojumu caur Stambulu. Es nezinu, nav iespējams neko prognozēt, un tas arī ir ļoti liels izaicinājums mentālajai veselībai pavisam noteikti, jo tas stresa līmenis visu laiku ir šitādā te augšupējošā līknē. Tā kā, ir tiešām žēl, ka nav iespējams uzsūkt pilnībā šo skaisto vietu, jo tā to būtu pelnījusi, un es ieteiktu šeit braukt. Ja ģeopolitiskā situācija būtu stabila, jo te ir tādas vietas, kuras es nekad nebūtu domājis, ka es redzēšu, vai kuras, man liekas, vispār eksistē. Tā kā tāda pīrāga, kā mēs sakām manā ģimenē. Es tagad laikam aiziešu bišķiņu, pasēdēšu pie baseina, centīšos atslēgties, jo mēs rīt pusītē arī centāmies izmisīgi sazvanīt Flydubai, lai saprastu, ko mums darīt, vai kaut ko mainīt, vai kaut ko vēl piemaksāt, vai Jā, it is what it is, un jādzīvo ar tām kārtīm, kā angliski saka, kas tev ir dalītas, un centīsimies no šīs situācijas paņemt to maksimumu, vai to skaisto dabu, un cilvēku laipnumu un mierīgumu, ko vien varam. Te nav neviena cilvēka šobrīd, tā kā man ir privātais baseins. Tas bija tieši tas, kas bija vajadzīgs. Es nopeldējos, pasēdēju saulītē, tā kā tur tiešām nebija neviena izņemot vēl lifeguard, kā bija latviešu valodā glābēji, vai cilvēki, kas uzpasē baseinu. Te apkalpošais personāls ir tiešām ļoti smaidīgs, ļoti laipns, ļoti jauks, un tagad es iešu atpēc no Marīnas, skatīšos, kā Dāvs jūtās, jo varbūt viņam būs pietiekami daudz spēku, lai mēs aizbrauktu uz vienu pastaigu vietu, arī tā kā uz Vādī, bet tur ir pamesta pilsētiņa. Tā, pagaies atkal apmaldījos.
Es katru reizi vienkārši aizēju nepareizi. Daudz par mani pasmies. Es viņam vakar teicu, ka es visu reizi, kad gāju pēc mantām, es katru reizi apmaldījos, tā kā es gāju nepareizo ceļu, un šis nebija izņēmums, jo tiešām teritorija ir milzīga. Nav kādas sajūtas. Varēsim pahaikot nedaudz. Nu tā, 50-50, bet tik skaistā vietā no numuriņa ir jāmēģina iziet tomēr pa dienu. Tieši tā, savādāk Tie ir tik baigi superīgi, žēl, jā. Tā kā paskatīsimies, ko tu mums tur esi ieplānojis, ne? Mums ir plāns tagad haikot līdz tai pamestajai pilsētiņai. Stilīgi, ne? Jā, kaut kāds taksīts nav tur, neko var paņemt vai boltiņu. Tev noderāt, vai ne? Noderāt, jā. Nekas dāva, kā saka, ka kustībā ir dzīvība, vai ne? Jā, pārbaudīsim šodien. Googlē bija rakstīts, ka šajā vietā nekas reizes nav noticis, ka tā vienkārši tika lēnām pamesta valsts modernizācijas ietvaros, ja uzlabojās labāk dzīves līmenis, pilsētas attīstījās, un tad no šādām vietām cilvēki vairāk pārvācās uz lielākām vietām, jo tur, protams, dzīvot kalnos pašā ielajā nav skolas, nav ārsti un tā tālāk varētu būt bijis visai grūti. Durvis vecās. Nu, ja man būtu jāmin, tad tie izskatās pēc tomātiem. Mēs esam redzējuši tik dažādas vietas vienā valstī, ne? Bet ir ļoti daudz, kas tiešām, jā. Bet, nu, daba tiešām turpina savu dzīvi, jo paskatieties uz tiem, nu, es to saukšu par turbo kabačiem. Un tad paskaties uz šo vēl skaisto. Super smuks. Es domāju, ka mēs uz otro pilsētiņu varbūt neiesim, jo, nu, drupas ir drupas, bet kāda bija tā iespēja? Forši redzēt, kā visi ir dzīvojuši. Pārģērbāmies, un pirms mēs dodamies uz kādu no vakariņu vietām, mēs aizbrauksim uz īstenībā vienu no daudzajiem saulrieta skatu punktiem šeit kalnos, jo tam ir arī jābūt iespējīgam saulrietam, es domāju. Viņa puķis ād, paskaties! Viņa nād labs, viņa ād puķis. Skats šeit ir vienkārši 10 no 10. Gaidījām tādu, ne? Nu, es laikam gaidīju, jo es biju izskatījis vislabākos spotus. Paskatieties uz to ieleju, kanjonu jau gandrīzāk var teikt, uz lejā ciemetiņu, un tad paskatieties uz tām arī terasēm un saulīta, lūk, tur ir, un arī vēl skats uz vēl vienu ciemetiņu. Wow! Kā es to teicu, 10 no 10, vai ne? Saulīti norietējus varam doties ēst, ne?
Tieši tāpatās kā vispārējie šeit. Un ir vēsīgi šeit kalnos pavisam noteikti, jo pa dienu ir ok, ir forši kā 24 grādi, bet vakarēs, līdz kādiem 15 aiziet. Gaidām atpakaļ ziņu ar cerību, ka mēs varētu jau rīt no rīta doties atpakaļ uz mājām, kas būtu ļoti, ļoti liels atvieglojums, jo tā nākotne ir tiešām tik ļoti šeit neprognozējama. Mums ir tie lidojumi, bet vai tie notiks un kas notiks, un tās raķetes turpina lidot, tā kā